Labi, tātad rādīšu platformu un rādīšu, kas šobrīd ir šajā klubā, kādi ir atjauninājumi kopš tiem laikiem, kad mēs šeit bijām pirms 5 gadiem. Tātad, kas šeit mums ir? Mums ir viesnīcas, vairāk nekā 2 miljoni, aviobiļetes, mums ir automašīnu noma, mums ir transferi. Kas attiecās uz transfēriem, tad es kā reiz varu pat ielikt un paskatīties. Es skatījos Eģipti, tāpēc, ka tad, kad es, nu, Hurgadu principā, tad, kad es braucu, nu, es Eģiptē ziemoju. Tad, kad es aizbraucu lidostā, tad, nu, grūti tur, tāpēc, kad uz lidostu var aizbraukt pat vienkārši ar taksīšiem. Atpakaļ tev tur neviens vairs nevedīs par tām cenām. Viņi tev vienkārši paprasīs to savu dešuku, un tu tur nekur neliksies, ja tu gribēsi no lidostas tikt projām uz centru. Seagull Sheraton, Seagull Beach Resort, Sheraton Road. Yes, šitas te mums vajadzīgs ir. Piemēram, es tur braukšu kaut kādā novembrī. Skatāmies, kas šeit notiek ar transfēriem. Jo es pa lielam visu zinu Eģiptē. Es tur jau 5 gadus ziemoju. Absolūti visas nianses tur zinu. Gan ar transportiem, gan takšiem, gan visādiem šitiem, kas vēl ir tie Uberi un kas tur vēl kaut kas, ja? Tātad, tagad kas šeit notiek? Šeit tātad man rāda, piemēram, 7 eiro, bet skatāmies, kas šeit notiek. Tā man nav gala cena. Es šeit varu nomīnusot nost lojalitātes punktus, un es šeit varu nomīnusot nost travel kredītpunktus. Man vispār nav jāmaksā zero. Labi, pieņemsim, ka es tagad šito travel kredītas punktus neaiztieku, bet tāpat man ir 4,44 eiro. Es zinu, ka uz vietas man tur pa dešuku tikai kaut kur aizvedīs. Jā, tā kā šits priekš manīm arī ir baigi labais variants, kas attiecās uz transferiem. Tālāk, ja mēs skatāmies kruīzi, nu, kruīzi ir atsevišķa lieta, kas kuram interesē, kuram neinteresē. Bet kruīza cenas šeit arī. Mums ir speciāls viens, pat 2 video, kur ļoti sīk un smalki stāsta par kruīziem. Tie, kuriem šie kruīzi vienkārši, kuri dievina šos te kruīzus, un viņi tur ļoti, ļoti par visām tām kompānijām izstāsta par visu kaut ko. Arī salīdzinot ar inkruīzu, šeit cenas ir lētākas. Par kruīziem es nestāstīšu, jo es pati neesmu kruīza mīlētāja. Esmu bijusi vienā kruīzā un es baigā fanā neesmu par kruīziem. Man, piemēram, nu, ok, katram savs nestāstīšu. Tātad par kruīziem ir atsevišķi video 2, kuras varu vienkārši ir specifiskā vajadzība par kruīziem, var ļoti sīk smalki iztirzā visu. Life experience tātad principā ir zināma lieta, kas mums bija, bet šeit life experience ir ļoti daudz. Tātad Ķīna septembrī tūlītās būs Albānija, Grieķija, Katāra, Altais septembris 22. Principā ļoti daudzi life experience ir konkrēti šai te bijušai Padomju Savienības teritorijai. Principā komandas pašas sev šeit šos te life experience organizē. Viņi ir katru mēnesi. Katru mēnesi burtiski ir kaut kāds life experience šajos reģionos. Altais tas ir šeit Kazahstānā, Nica, Dubaja un Marakeša. Reku ir arī Life Experience Cruise un Malaga, kā reiz mēs uz Malagu esam nopirkuši novembrī. Man viņi izmaksāja kaut kādi 164 eiro. Nu, noņemot nost, protams, lojalitātes punktus, kurus man kompānija dāvina. Meksika, Malaizija, Agadira, Puntakāna, Meka, Strasbūra. Ziemassvētki, tur ir arī ziemas visādi, kuriem patīk, varbūt tādi Orlando, Monreāla, Romā, nezinu, kas ir tāds Katagēna, nezinu, kur tas tāds vispār atrodas. Budapešta, Havajas, Kankūna, Tunisija. Uz Tunisiju arī mēs braucam ļoti daudz, mēs esam paņēmuši Tunisiju. Tunisija arī man sanāca tātad 298, te gan ir eiro, cik viņš tur bija dolāros. Nu, ok, tad, jebkurā gadījumā mīnus 150 lojalitātes punkti. Mēs šeit īstenībā diezgan daudz uz Tunisiju braucam. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad pēc būtības ir ļoti liela izvēle, un katru mēnesi nāk klāt.
uz Life Experience patiešām ir ļoti, ļoti, ļoti plaša izvēle Cancūna, Reikjavika, Stardegna, arī es nemaz tādas visas nezinu, kas tur ir. Bet uz Life Experience ir tā, ka mēs varam norezervēt, teiksim, mēs arī tagad uz to Tunisiju, kur esam viens cilvēks ir norezervējis, tad pusi tikai tu esi aizsits to pusi istabiņu, un, nu, tad, kuram jau ir otra puse, tiem ir visi istabiņi jau nomaksāti, kuriem ir tikai viena puse, no viņiem otra puse, otru cilvēku līdz Tunisija mums ir martā vienu mēnesi, tad līdz tam martam, tas ir februāra beigās, ir vai nu tev pievienojās otrs cilvēks, kurš tur arī ir turbo paktu, tur var no savas turbo pakas arī vēl 100 lojalitātes punktu norakstīt uz otru cilvēku, ko viņš vispār var būt no malas. Vai nu, ja tev vispār grib viens pats piemaksās, dzīvos viens pats istabiņā, tāds variants arī ir. Lifestyle malas, tad ir tas pats, kas mums bija. Gateways, viņš te ļoti dīvaini kaut kā parādās tajā nosaukumā, nezinu kā. Ok, mēs varam skatīties, piemēram, to pašu kaut vai Eiropu. Un, ko mēs, nezinu, ņemam. Te ir tad tie destination, tur ir pietiekoši liela izvēle, ko var paņemt. Tad Anglijā, Spānijā ir Turcija, Austrija, Spānijā Kanārijas salas un tur vēl viss kaut kas. Portugāle, Itālija, Polija, Norvēģija, Malta. Grieķija, Francija, Somija, Denmarka, Čehija, Kipra, Bulgārija, Beļģija, Austrija. Tātad pa lielam te ir daudz kur, viskaut kur. Man, piemēram, patīk Portugāle, tāpēc nu, Spānija mums visiem patīk. Nu, varam Kanārijas salas, piemēram, paņemt, uzlikt kaut kādu datumu, vairāk uz kaut kādu. Nu, paņemsim novembra beigas, un šeit var paņemt fleksiblu datumus, paskatīties vienkārši citreiz cenas atšķirās datumos konkrētos, viņš arī parādīs. Nu, dažādi citreiz ir diezgan līdzīgas cenas, citreiz diezgan liela atšķirība cenām. Protams, ka tie arī nav tā, ka ir statiski stāvēs visu laiku viena un tā pati cena. Labi, skatāmies tātad šo te variantu. Šeit arī varēs norakstīt ļoti daudz lojalitātes punktus, jo pirms 5 gadiem mums bija diezgan mazas iespējas lojalitātes punktus norakstīt. Tātad šeit mums ir Spānija, tātad Kanārijas salās. Es domāju, ka beigas labā cena īstenībā 5 zvaigznēs 318 eiro. Te ir, nu, tad uzliksim, reku 72 lojalitātes punktus mēs varam norakstīt. Bet man tā kompānija viņas dāvina. Paskatāmies, salīdzinām tās cenas. Nu, re, kā viņas bišķiņas šūpojās, jo novembrī, re, kur, ja mēs liekam, oktobra beigas vēl ir dārgākas, novembrī jau tā kā, nu, viņas statiski tur diezgan stāv 318 eiro ir member price tātad. Un tātad mēs vēl saņemam travel kredītpunktus atpakaļ. Un skatāmies, rekurs elektrūma aizdējām, tātad 318 eiro viņš šeit mums rāda. Rekurs 6 slīpi īstenībā. Īstenībā 6 cilvēkiem tā cena ir 6 cilvēkiem. Mēs šeit varam atrast arī līdz pat 10 cilvēkiem. Mēs esam šeit blandījušies, skatījušās. Es tagad neatceros, kur mēs tur skatījāmies, kur mēs tur gājām. Mēs jau katru reizi ejam vienkārši uz dūlo kaut kur, kur uzspiežam. Tur mēs esam. Selektrūmas jau uztaisīja. Tā tad 6 slīpi un ar virtuvi. Nu, super kolosāli. Jo īstenībā. Ir forši, kad ir brokastis, ja, bet ir arī man nav nekas pretī, ja es varu no rīta vienkārši padzerties kafiju, uztaisīt sev un, nezinu, kaut ko vakarā nopērkt, lai no rīta kaut vai kaut kādu jogurtu. Man tā ēšana nav pats galvenais. Un skatāmies, jo tur jau tā lieta, tie, kas pērk tās lāst minūtes, viņi aizbrauc tajās lojalitātes punktus nost. Nu, šitos mēs tagad neņemsim nost, bet ja mēs viņus noņemam, tad mēs viņus noņemam. Un 315 eiro uz 6 cilvēkiem un 4 šeit naktīm. 300 dalīts uz 6, 50 eiro, jā, uz šitām te visām 4 naktīm. Fantastiska cena, manuprāt, tā ir. Bet īstenībā ir tā, ka, piemēram, te, kur, ja tās ir Kanārijas salas, kā reiz man
Meita, kad bija Kanārijas salās, viņiem nākošais, kad brauks, viņa tā arī saka, es pabūšu vienā vietā, un lai man nav atpakaļ jābrauc atkal uz viesnīcu no tās vietas, kur es esmu bijusi, es paņemšu tur, kur jau es apstājusies tajā punktā, bet tur es paņemšu to nākošo viesnīcu. Jo viņi saka, tur sanāca tā, ka mēs esam aizbraukuši un jābrauc atpakaļ, un atkal nu, nākošajā dienā atkal tas pats gabals tur, tāpēc, ka viņi grib to visu Kanārijas salas izbraukāju tur. Viņi paņēma transferā mašīnu. Un tas pat ir ok. Tas pat ir ok, mēs pabraucam bišķiņu tālāk un paņemam kaut kur vēl tālāk, vēl kaut kādas piedāvājumus. Jā, nu tad te arī vienkārši ir jāskatās, bet fakts kā tāds, ka lojalitātes punkts mums īstenībā lojalitātes punkti eh, tie, kas burtiski katru mēnesi kaut kur brauc, viņi vienkārši nav. Jā, šeit viņi arī drīz pazudīs. Ļoti drīz pazudīs. Tam. Tad, kas mums te ir? Zemes transports. Tas ir vilcienu un starptautiskās autobusu biļetes, no kurienes mēs varam braukt no Rīgas, ā, uz kurien mēs varam braukt. Rīga, Latvija. Nu, paņemsim Viļņa, piemēram, septembris. Nu, tur jau pa lielam. Paņemsim vienu. Paņemsim vienalga. Tātad Flexbus, rekur mums nāk atpakaļ travel kredītpunktu, un mēs arī varam, nu te ir viens lojalitātes punkts, nu labi, sīkums norakstam vienu lojalitātes punktu, bet tāpat tās tie travel kredītpunkti mums krājās, un no katra kaut kāda sīkumiņa viņi tur saplusojās, un beigās tev pat vesels ceļojums sanāk uz tā rēķina, ka tev travel kredītpunkti ir sakrājušies. Tad aktivitātes, vot šis te ir kaut kas fantastisks, jo, piemēram, nu, mēs braucam uz Malagu, un es ielienu iekšā Malagā. Te ir vienkārši vesela kaudze. 982 dažādas aktivitātes. Un starp citu, tas, kas saistās ar šīm te ekskursijām, viss tas, kur mēs tur varam ko darīt. Te ir visādi apskati. Un reku te pat varam uztaisīt prais, piemēram, Lautuhai vai Haitu laukā, kuram patīk. Tad tāda cenas var skatīties kādās amplitūdās. Mēs īstenībā viņus arī varam paņemt kaut kādā amplitūdā līdz kaut kādiem, ok, lai viņš paliek šitā, būs mazāk jāskatās. Nu, labi, būtībā šie te ir vispieprasītākie top selleris. Tātad rekurus šo te mēs arī brauksim. Mēs zinām, ka viņš Malagā maksā daudz dārgāk nekā 50 eiro, un tajos 50 eiro ir iekšā iekļautas. Tātad tev atbrauks savāks, tur ir transfers iekšā iekļauts, tur ir gids iekšā iekļauts, tur ir ēdināšana iekļauta, ēdieni, dzērieni, tātad visi nodokļi, viss. Tā tad, principā, nu, lai tu vairāk nekas te nav arī vajadzīgs, bet te ir tā, ka mēs arī nopelnām travel kredītpunktus. Bukā, nu, rekutēja 3 lojalitātes punkti. Tā tad man atnāks atpakaļ 171 kredītpunkti, un man nonāks, tad, principā, būs, nu jā, -3 lojalitātes punkti šajās ekskursiju variantos arī, bet ja mēs par tām ekskursijām pabrienam, es, piemēram, paskatījos ekskursijas Eģipte, tāpēc, ka tur es zinu vienkārši visu no galvas aktivitātes, piemēram, Hurgada. Es zinu, kas notiek, kad atbrauc turisti uz Hurgadu. Tad testūrieši vai novatūrieši pārstāvi ir klāt un saka, nedod Dievs, nekur neiet, ne pa labi, pa kreisi jūs apzakt, un vēl viss kaut kas ar jums tur notiks, un vispār mums ir visforšākās cenas. Un visu, un cilvēks nopērk visdārgāk, ko var nopirkt. Tieši tāpēc. Šeit ir vispār, es zinu šeit pilnībā visas cenas. Mēs tur pateikšu, kur mēs te braucām. Tad te ir kur kruīzi pa Nīlu, īstenībā baigi foršies, kruīzos vai kaut kāds 3 reizes pa Nīlu braukus, baigi foršie kruīzi. Mēs šeit varam uzlikt, arī te ir, nu, cik šeit tie piedāvājumi ir? 5321, tas nav iespējams. Ņemam, samazinam tūlītās uz kaut kādu, nu, rekur uz 80. Ja man pat neviens aģents īstenībā nemaz tik daudz nav spējīgs piedāvāt, viņš vienkārši apstulbs. Jā, tad reku, šitā te pati tūra peldēšanās ar delfīniem, viņa maksā vismaz 30 eiro Eģiptē, nu, Hurgadā. Es vienkārši zinu tās cenas.
Rekur uz Luksoru, arī uz Luksoru, tu lētāk par 50 nedabūsi, ja ne pat 60, jā, nedabūsi tu vienkārši. Orange Bay Island, mēs maksājām 40 eiro, šeit ir 9 eiro. Orange Bay 22, nu varbūt te viņi atšķirās, nu tad principā, jā, jāpaskatās arī, kas tur ir iekšā. Orange Bay Island snorkeling trip, te ir snorkelēšana, un kas šeit ir, te ir visa diena tajā islandā iekšā, tad droši vien ir iekļautas, jāpaskatās. Jo tur arī ir dažādas tās, ir pa stundām, tur kaut kādas ir uz ilgāku laiku, ir uz mazāk ilgāku laiku. Tur, protams, arī, ja tur ir ēdināšanas kaut kāds iekšā, viņš atšķirsies uzreiz cenās. Te ir hot and cold drinks all day, nu te ir visa diena, tāpēc viņš arī visa diena Ēģiptē maksā daudz dārgāk nekā 23 eiro. Daudz dārgāk. Transferi no tātad viesnīcām visām, nu, vienalga, kurām to atbrauks uz viesnīcu, savāks lančs, arī snorkelēšana. Nu, šī tāda cena Eģiptē nav vienkārši. Vienkārši tu neatradīsi nekur. Nu, kad tu vari skatīties daudz un dikti, es neskatīšos tagad, bet uz šiem te aktivitātēm vien te ir vienkārši fantastiski piedāvājumi. Vienkārši fantastiski piedāvājumi. Šitien mēs arī uz šito te salu bijām, uz šo te salu. Mēs samaksājām 80 eiro toreiz. Makādī Water. Nu, tad rekur var brist, cik šeit, ja mēs samazinām to cenas amplitūdu, tad tāpat tās paliek 3000 aktivitātes. Tad tur vēl jāsamazina. Ok, tad šis ir kaut kas vienreizējs fantastisks, kas saistās ar aktivitātēm. Stejas, tie ir dzīvokļu tipi. Stejas paņemsim, kur mēs gribam steju palikt. Paņemsim Parīzi. Tā. Nu, priekš Parīzes tā ir baigla labā cena. Es nezinu, kā te viņš izskatās, bet es zinu, ka Parīzē kādas ir cenas, to viņiem ir ļoti kosmiskas cenas. Nu, tā ir vienkārši parasta gultiņa. Nu, tas ir vienkārši laikam ģipa, lai tev vienkārši ir kur. Tāpēc viņam arī ir tāda cena, tā ir virtuve uz vietu. Nu jā, virtuvīte, maz kaut kāds dzīvoklīts. Ok, bet principā uz 2 cilvēkiem uz nedēļu Parīzē tā ir superīga cena. Jā, bet mēs jau varam skatīties arī vēl citus piedāvājumus. Un, protams, jo mēs gribam lielāku komfortu, jo cenas arī būs lielākas. Labi, mēs tagad uz tiem dzīvokļiem vairs neieciklēsimies. Ejam tagad uz tikets. Tikets tās ir biļetes uz koncertiem, visādiem pasākumiem. Ejam flash deals. Flash deals ir, viņi arī tad mums bija. Tie ir tie piedāvājumi, kur Malaga, piemēram, Spānija. Jo uz maksimumu lojalitātes punktu šeit mēs arī varam daudz lojalitātes punktus norakstīt. Un te mums būs two bedrooms, 6 slīpi arī, 6 cilvēki. 6 cilvēki, lojalitātes punktus mēs varam 91 norakstīt, un principā 6 cilvēkiem 700 eiro. Virtuve tā tad tur ir arī full kitchen. Varam paskatīties, izskatās tāds tīri neko. Nu, ko katrs meklē, protams. Nu, tur smuki izskatās. Man, piemēram, patīk, kad ir virtuvīte iekšā, tāpēc, ka es varu sev, kad gribu uzvārīt kafiju, kaut ko viegli uzkost, jo, principā, tur mierīgi uz augļiem var dzīvot šitajās te siltajās zemēs. Un tā rīšana tiešām tā ir tāda, nu, kā kuram arī, kā kuram. Bet arī, man liekas, ka baigi labā cena 6 cilvēkiem. Labi, tas ir. Tad tie ir tie piedāvājumi, te un tālāk, vat šis te ir tas, kas ir forši de klub. Kluba piedāvājumi, tā paša labi, iesim uz to Eiropu, kaut gan mēs arī varējām paņemt to pašu Maldivas kaut kāds, labi, paņemsim Eiropu.
Šeit mēs izvēlamies fleksiblu datumus arī, lai varētu salīdzināt. Un es te gan paņēmu uz septembru, vispār septembru mums nevajadzēja, nu labi, lai viņš paliek. Nu, paskatāmies, re, kur aizējam. Detaļās iebridīsim iekšā. Jā, ļoti smuka arī virtuvīte, un tas, kas ir vajadzīgs, baseins. Bet tur arī jūra turpat, un vienkārši ir arī smuki. Nā, te viņš arī dod kaut kādas, te ir arī tāda ēdināšana. Nu, man personīgi šis izskatās baigi forši. Ok, un tā tad te mums ir 4 slīpi 4 cilvēkiem. Mēs tā tad šeit varam norakstīt 568 lojalitātes punktus, kurus man kompānija dāvina. Manuprāt, tas ir super. 4 cilvēki pa 768 uz nedēļu eiro. Tas ir šis variants. Un tāpat tās varam skatīties arī, re, kur ir Stambulā piedāvājums. Un es priekš Stambulas tā arī ir laba cena tam 4 zvaigznēm. Itālija, Anglija, Spānija, Itālija. Anglija man kaut kā baigi neinteresē. Kanārijas salās te ir daudz piedāvājumi. Itālija, Spānija, Turcija, Antālija, Kanārijas salas, Itālija, Spānija, Alicante, Malaga, Spānija. Nu, tātad, principā, mēs varam šajos kluba piedāvājumos, šeit ir tas, ka mēs varam norakstīt ļoti daudz lojalitātes punktus. Un šeit ir vēl, ja mēs skatāmies kluba piedāvājumos, ir 2 varianti. Kluba piedāvājumos ir The Club. Jo te tā tad es teicu, ka šeit var vienkārši kompānija savākties. Un ne tikai 2 cilvēki, bet vesela kompānija savākties. Man tāda ir piekļuva šim te klubam, bet es varu rekur pievienot vēl istabiņu 2 cilvēkiem, es varu pievienot vēl istabiņu 2 cilvēkiem, es varu pievienot vēl istabiņu 2 cilvēkiem, es varu pievienot vēl istabiņu, un tātad 5 istabas, tad 10 cilvēki kopā. Protams, ka attiecīgi šie te piedāvājumi varbūt tās mums paskatāmies, cik mums, kas mums tagad te iznāk šajos datumos, tad datumi arī var iespaidot, mums datums arī ir jāpamaina, jāpaskatās, bet daudzās vietās mēs varam vienkārši kaut kāda maza grupiņa mierīgi atrast. Nu tā, te mums iedod tātad 8 personām, tā 4 zvaigznes. Es varu norakstīt 6867 lojalitātes punktus. Lai man tik daudz lojalitātes punktu būtu, tas nozīmē, ka man ir cik gadus jābūt kluba biedram, lai es viņus varētu norakstīt. Jā, šeit parādās principā tā, bet ja mēs skatāmies pa datumiem, datumos vienkārši ir jābrauc iekšā. Šeit jau ir cena pamainīsies, tā ir pašai, ko mēs skatījāmies. Ja, bet arī 4000 lojāli, 4178 lojalitātes punktus es varu norakstīt. Man tas arī principā sanāk gandrīz 4 gadus jākrāj. Nu, 3,5 taču. Ok, un tas mums ir uz 8 personām. Uz 8 personām uz nedēļu mēs šeit tad paņēmām. Bet te ir jāskatās pēc datumiem. Kaut kādus datumus paņemsim, pamainam kaut kādus datumus. Februāris, piemēram, no 1. līdz, labi, paņemsim 10 dienas. Un šeit paņemam, jā, mums tagad ir 3 istabiņas. Tātad šis mums visu laiku laic ārā. Un te ir vēl arī variants ar 5 zvaigznēm, kas ir pavisam tikai drusciņi atšķirās no šī te. Un te ir arī variants ar 4 zvaigznēm, kur 1548 lojalitātes punktus es varu norakstīt. Tas ir tas, ja es gadu vienkārši neko nedaru ar tiem lojalitātes punktiem, tad rekur es viņus varu atbraukt un norakstīt visus uz vienu braucienu. Tā kā šajos te klubu piedāvājumos var atrast, tur vienkārši ir jābrien un jāmeklē un jāskatās. Turpat ir brokastis iekļautas.
Un īstenībā es arī esmu salīdzinājis, ja es ieeju iekšā, te ir rakstīts, it kā online price 4496. Es aizēju te pašā bookingā, viņš rāda vēl vairāk nekā, viņš pat rāda citreiz stipri vairāk nekā tur tie 4466. Tā kā tas ir tas, kas ir klubā, nu, pats par sevi viesnīcas, viesnīcas arī, ja mēs skatāmies cenu salīdzinājumu Roma. Te mēs arī varam paņemt, nu, labi, lai paliek diviem, arī varam paņemt, pievienot istabiņus, cik mums tur vajag. Nu, atļauju pievienot šeit līdz 10 personām. Nu, lūk, 53%, 38, 37. Rekā, te procenti arī mainās, tāpēc, ka mēs skatījāmies burtiski no rīta šorīt, un, nu, viņi mainās, viņi katru dienu mainās. Loģiski, viņi mainās, tā ir dzīve, tas dzīves tirgus ir. Un var atrast dažādas cenas rekupiem. Nu, jā, protams, jau zemāka cena, jo vienkāršāka istabiņa. Bet nu, citiem cilvēkiem nevajag to luksu, citiem vajag vienkārši izgulēties, tā kā ko katrs meklē. Tur jau arī, sapratu, tāpēc, kad mēs tā Romai paņēmām baigi tuvos datumus, ja mēs paņemtu tālākus datumus, protams, tas arī iespaido kaut kādu novembri. Un te mēs arī varam paņemt, pievienot istabu, pievienot. Nu, pieņemsim, mēs četri tā braucam. Decembris. Decembris. Nu, novembra beigas, lai iet. Nu, lūk, tā tad Barcelonā 55%, 52%. Un mēs jau varam, protams, pēc savējā maciņa biezuma un vēlmēm arī izvēlēties. Pieņemsim, paskatāmies, te ir trīs, nē, te ir četras, nē, šis bija četras zvaigznes pa 581, divām personām, bet, protams, ka mēs tās personas varam pievienot vairāk, istabiņas vienkārši vairāk paņemt. Nu, gultiņa pieklājīga, tas ir atkarīgs atkal, ko katram vajag. Man, piemēram, vajag daudz maz, tomēr, lai ir gultai jābūt labai. Ja, bet izskatās ļoti normāli. Ja kāds grib superluks, protams, viņš skatās superluks. Re, kur te ir maza virtuvīte, cik es redzu, kas arī ir tas, kas man patīk. Te re, kur ir riņķi. Ok, pilnīgi ok. Pilnīgi ok. Labi. Tā tad tas mums ir par viesnīcām. Kas attiecās uz lidmašīnas biļetēm, tad tur ir diezgan dažādi. Es, piemēram, sev nopirku lidmašīnu uz Malagu šeit lētāku nekā pašam Rainerim bija. Tāpēc, kad arī šeit var norakstīt lojalitātes punktus un dabūt atpakaļ travel kredīt punktus. Ja, tā kā viņš viss krājās, un tāpat tās viņš ir izdevīgs. Automašīnu nomas šeit, tie, kas brauc ar savām mašīnām, arī cenas ir ļoti labas. Bet man gan svešās vietās nepatīk braukt ar mašīnām. Es labāk paņemu, kas man ved. Bet, nu, ir daudzi, kuri ņem un īrē mašīnas un braukā pa konkrēto vietu, kur viņi tur. Nu, tad arī šeit ir labs piedāvājums mašīnu īrēm. Nu tā, te tak vēl ir mākslīgais intelekts, ko parādīt. Tas arī ir vienkārši forša lieta. Ja mēs braucam uz kaut kādu svešu vietu, kuru mēs nezinām, kur mēs arī praktiski pat nezinām, ko mēs tur varētu darīt un ko mēs tur varētu redzēt. Uzspiežam uz IE Trip Planner. Ok, pieņemsim, ka mēs gribam braukt uz Dubaju. Paņemam oktobri, 21, 28, piemēram. Ejam, skatāmies, Dubaja. Nu, ok, ņemsim
Divi pieaugušie. Budžets sredņi. Nu, lūk, un šeit ir tas, ko es tur varu darīt. Kruīzi, all-day tour, romantic dinner, akvārijas, water tours, bus tours, bike tours, wildlife, food, drink, mountain, kāds parks, safari, dining, day cruise, day trips, kultūras centri, historical adventure tours, city tours. Nu, labi, mēs tur saklikšķinājām, kas mums varētu interesēt. Un tagad mums mākslīgais intelekts atradīs visu to, ko mēs gribējām. Un tas būs viss ļoti ātri un ekonomēs mūsu dārgo laiku, kuru mēs būtu sēdējuši internetā un ložņājuši pa visādiem saitiem, pa googlēm un meklējuši, ko mēs tur varam darīt. Tad reku viņš mums parāda arī maršrutus, kā mēs varam pārvietoties no viena punkta uz otru. Mēs varam tātad uzreiz šeit viesnīca parādās. Mēs varam arī šeit piemeklēt uzreiz viesnīcu. Mēs varam šeit uzreiz arī avio biļeti paskatīties. Šeit mums parādās rekur, ko mēs tur varam darīt. Tā. Исследование Старого Дубая. 21 eiro tas mums maksātu. Viņš mums sanāk no rīta, nu pusdienu viņš tur sanāk. Dubai Marina Dinner Cruise 49 eiro. Starp citu, tāds kruīzs uz vietas, zinu, Dubajā maksā daudz dārgāk, to mēs taču nezinām. Tālāk Pucešestu Iepamorju otrā diena. Marina Tour Breakfast. Tepat ir iekšā brokastis 22 eiro. Viņš arī no rīta sākās līdz vieniem. Pēc tam mēs no vakarā atkal dodamies uz dineru kruīzu. Atkal uz dineru kruīzu. Ok, vakariņas ēst, ok. Tālāk mēs ko darām? Tālāk mēs safāri braucam uz safāri. Tas mums ir no 3 līdz 9. 27 eiro noteikti uz vietas. Viņš maksā noteikti daudz dārgāk. Noteikti daudz dārgāk. Исследование Abu Dabī. Mēs braucam uz Abu Dabī. Un te mums ir pilna diena, un tas mums ir 24 eiro. Arī es zinu, ka tas maksā daudz dārgāk. Daudz dārgāk nekā tikai nekā 24 eiro. Ja mēs uzspiežam šeit, viņš atver un parāda konkrēto vietu sīkāk, smalkāk. Tātad, rekur man šeit vēl nāks nost, sanāk lojalitātes punkti. Tātad travel kredīti man nāks atpakaļ. Всего с налогами 20 eiro. Abu Dabī. Abu Dabī visa diena 20 eiro ar ēdināšanu un kaut kāds tur markets, karačs, tur Marina Mall, tur viss, tad viss, ko mēs tur darām tajā visā dienā. Un tas maksā tikai 20 eiro. Mēs te varam pievienot cilvēkus, cik gribam no sava kabineta. Pieņemsim, mēs braucam 6. Ja, tad viņš uz tā rēķina, kad es esmu klubā, saņems šo savu ekskursiju daudz lētāk nekā, ja viņš tur uz vietas caur kaut kādiem aģentiem pirktu vai vienalga vēl kaut kādā veidā tur pirktu. Un tad es saņemu atpakaļ travel kredītpunktus un es varu norakstīt arī 5 lojalitātes punktus. Ja, tātad rekur vienam cilvēkam 20, 6 cilvēkiem 117 un vēl tur pie Braņiravats viņš noņems 5 lojalitātes punktus nost. Tātad tas mums ir, kas mēs aizējām atpakaļ, skatāmies, kas mums tur tālāk ir. 5. diena приключения в пустыне. Un pasies, cik interesants maršruts. Mēs taču paši to vispār nemaz neizdomāti, forši krūtu. Tā, pustiņa 29 eiro. Arī mēs no 2 līdz 6. Un rekur Marina jahts 24. Viņš maksā daudz dārgāk. 6. diena.
Dubai City Tours 32 eiro. Uh, nu, tātad, re, kur vienkārši fantastisks rīks. Fantastisks rīks. Abu Dabi sightseeing 30. Nu jā, tātad mēs varam uzspiežam, paskatāmies, kas tur viss iekšā iekļaut. Nav jādomā, nezinu, jālauz savu galvu, tas viss ir klinklang un gatavs viss. Ok, tātad tas ir tas, kas ir šeit dotajā brīdī uz platformas, un tad te ir vēl viena feature, Smart Finders. Es, piemēram, sev meklēju kaut kādus izdevīgākos piedāvājumus. Nevis izdevīgākos, es vienkārši meklēju, es gribu tādu viesnīcu, man šitā varbūt varētu patikt, šitā es viņus tur atlasu, un pēc tam konkrēti datumu uzlieku, un viņš tev tur piemeklēs visizdevīgākās cenas, tāpēc, ka cenas jau arī mainās pa dienām. Tā kā viss kaut kas te ir interesants un visādā gadījumā izdevīgs visiem. Un vēl viens moments, kas ir. Uh, ir tātad mums divi varianti, divas klubu kartes, un vienā no klubu kartēm mēs maksājam abonēšanas maksu $120, bet mums kompānija dod 240 lojalitātes punktus. Tātad viens lojalitātes punkts ir 1 pret 1. $1, viens lojalitātes punkts, tad mēs samaksājuši esam $120, bet mums kompānija ieskaita kabinetā $240. Tā kā šeit ir vienkārši nekurā gadījumā tu neesi zaudētājs. Nekurā. Tā kā tas ir viss, kas šobrīd ir, kas šobrīd ir klubā, un viņi nepārtraukti uzlabo un nepārtraukti ievieš kaut ko jaunu un jaunu. Vēl kas ir, mēs pēc gada varam iztērēt visus savus lojalitātes punktus 100% uz istabiņu. Arī tas ir jaunums. Tas tad pagaidām ir viss.